Numur 1. Wrapped your arm around me and said I was needed. Seen by everyone, but you felt like a secret. I've run out of space. Man ir komentārs. Pirmām kārtām, es jau izgāju cauri emocionālajām trauksmēm. Jā, kādā ziņā. Viņa guļ tajā gultā. Pēkšņi izrādās, ka tā ir sirsnīgas gulta. Viņa ir ietījusies ar kaut kādu. Kas tas ir par aizskatu? Jā. Un beigās izrādās, ka viņa stāv kājās. Kāpēc? Man jau bija sākumā spēks, ka viņa stāv kājās. Tu nevari gulēt. Tur sevi ir saspiedusi. Nē, man likās šausmīgi. Nē, tas nav šausmīgi. Man liekas, kad vispār ir Eirovīzija? Maijā. Pat februārī būtu, kad būtu ok, tematiskais. Jā, uz Hārvasārsātiem. Jā. Ko kopumā par dziesmu jau var pateikt? Viņa ļoti man atgādināja kaut kādu Lazarevību video. Nē, man Lazarevu pilnīgi neatgādina, ka kaut kāds rādīja. Jā, rādīja kaut kāds bītiņš parastais. Tiešām tur brauc bez mazliet kaut kādu brīvu sasniegumā un klausies. Jā. Tie vīrieši vēl uz fona. Stāj FM, klausāmies, lavabā. Tī. Labi, vokālā spējas. Basics, jā. Bet mums tendences. Nu tāds maigs. Jā. Man liekas, visiem popšiem ir raksturīgs nazālais. Vai varat ieklausīt? Mums vēl viss ir jāskatās. Es gāju uguņus. Nu, kāpēc? Man kofija par to veci. Kāpēc viņi nevar redzēt? Tās gaismas vispār. Arī fakts tie dūmi, jā. Jā. Man izstāstiem mums. Es nezinu, kas tas ir izstāsts kā kaut kāds kameras klīčnēs. Nu, kā kaut kāds astē, tās te kaut kāda Valsti ļoti. Labi. Kāpēc tā gulta tikko apgriezās otrā? Un viņa tur pilnīgi nekas nemānījās. Jā. Vai jūs zināt, cik cilvēkiem ir atļauts būt maksimālais Eirovīzijas skatos? 6? Minēju? Maksimums kaut kādā 8. Nē, 6, jā. Un te tikai 2 uzreiz garlaicīgi, saprotiet? Ļoti. Un es gaidīju, kad sprākas ārā uguņi. Tas dziesmu neko ne. Tad uzreiz momentāli cilvēki sāks kliegt urā ovācijas. Kas te ir 3 gaismas pie griestiem pielikt un lēkā vecis pēc kārtums? Man liekas, ka lielākā daļa no tām dziesmām ir, lai sevi reklamētu, nevis pieliekot Eirovīzijā. Šis ir skaisti. Es nevaru vairs sajūta, ka es vienkārši ienāku kādā guļamistaba un vienkārši skatos. Tusikā, Jā, nē, man vienkārši nav komforta. Viņa to ir Un otrām gadām, tas izstāst tik nērti, kāpēc viņai nevarēja būt pie mutes šitais pieliktais mikrofons, nevis rokā? Lai var glāstīt pilnvērtīgi. Jā, pilnvērtīgi glāstīšana. Kas vispār valsts sponsorē šitos priekšnesums, vai viņi paši var maksāt? Nu, šito paši. Tā kā pats uz ko spējīgs, tik arī ir. Jā, Skaidrs. Tās sirds ir sarkana, viņai tēvs ir sarkans, gaismas ir sarkans, viss ir sarkans. Nu jā, labi, tas saknēs. Man liekas, tas, ka tā sirsniņa griežas, pagājušais gads uzvarētājs, tas Nemo. Viņam arī griezās, bet tur bija vismaz apstākļi. Nu, viņš uzkāpa. Viņš uzkāpa, tad viņš tur diezgan Pagrozījās, pagrozījās, un beigās, kad ir tas augstākais punkts, tā, jā, viņš tā uz to nav, un viņš griežās, viņš pašā augšā, tur ir viena. Šeit nav vienkārši tā sirsniņa griežās. Jā, apgulā sākam. Bet tas ir Apgulās un apgulās. Rauc, cik mēs klausāmies, vienkārši uzsaka lavabo, un vienkārši kāpur tā plata griežas garlaicīgi. Es kā tikai vērtīgi izdarīt to. Nākamais. Es saku, ļoti labi sastāvu mūzika. Sastrāguma mūzika. Garlaicīgi. Nākamais. Man liekas, ļoti labi.
Tas Ļoti labi. Varēja redzēt, pat nav vārdu vienkārši. Jā. Ļoti dabiski, nesanāks ļoti tāds. 6 cilvēku skatuves. 6 ļoti labi. Viņi zina, ko viņi dara. Viņi protams, kā Latvijas. Jā, ļoti laba attīstība. Te bija vieta tām gaismām un sprādzieniem. Labi, varbūt tas te nebija, bet Eirovīzijā to var visu uztaisīt, tos efektus panākt. Tā, es gribu runāt pēdējā, tāpēc, ka man šis ir favorīts. Varbūt, ja tā kā komentātu, kas pietrūks varbūt kaut kāda tieši performance tam visam. Jā. Bet dziesma ļoti laba. Viņi varētu uzmest kādu saltavu skatuves. Negluži. Bet, jā, tur tā vieta, kad ir tā attīstība, tur sākas tas brīdis atsauc. Tad tas ir tāds labais raganu medības un asociēs. Ļoti labi, ļoti labi. Un tas saksofons. Jā. Jā. Vokāls arī tāds svaigs. Sviežis, jā, svaigs. Sviežis točno pēc iepriekšējā. Turpinam tālāk. Šis bija ļoti labi. Šis, jā. 80. gadi. 80. gadi. Sajūta, ka tas ir Viktors uz tāds skats. Pagājās tā dziesma 2 minūtes garam, pagājušas jau 30 sekundes. Tranzīta sintezators, jā, saucamais. Gan atgādina, viņš uzvalka ir tāda glezna ar to vīrietu un ādu. Ābolu. Jā. Viņam vajag to cepuri galvā. Jā, bet vispār tas ir droši. Viņam vajag salakot tās matus un atgriezties 80. Es saku, ka nē vispār. Tas office apģērbs vispār ir tagad ļoti modīgs, salīdzinoši. Es nevaru. Nē, man tieši ir tas tembris un tas patīk, man nepatīk, cik ļoti tas izskatās kā. Kāpēc? Tagad būs pīp! Viss kārtībā. Bet kāpēc pavadījums ir skaļāks nekā balss? Viņu napi var dzirdēt. Es tev nesapratu ne vārda, ko viņš pateica. Es nesaprotu, kāpēc ir tie čigāni. Nē, tas ir ok. Nezinu. Nē, balss man patīk, bet tas viss. Es nezinu. Viņš, kad saka dziedāt, es padomāju, nedziedu. Starp citu, jūs zināt, ka jūs 16. gadā viņš bija finālā? Jā, zinām, bet netika. Es jau biju kaut 16. vieta, es biju. Viņš tikai Viņš bija tā kā pirms Dons tika pusfināls, vai kur viņš tika? Da nezinu. Tā mēs skatāmies Eirovīzijā. Viņš bija ticis diezgan tālu, un tad viņu visus tos gadus neviens nebija pārsits, un tagad Dons ir pārsits. Get right, get it right, don't take it, get inside, feel right, get right, am I supposed to? Kas notika? Viņš ļoti pērši apdāvās. Kāpēc viņš sev nenot vairs kaut kādus? Bet kāpēc jāliek? Mēs bija kādi palasam, mēs nebija nevajadzīgs dramatisms, vienkārši tāds dramatiska pauze. Un ļoti likās, ka tas pavadījums, tad nezinu, dzīvo savu dzīvi. Treks dzīvo savu dzīvi, un viņš ir kaut kur atsevišķi atnācis padziedāt virsmu. Vienīgais, ka viņi kaut kas salācis kopā, kad bija tas pauzes, ka tas pauzes ir tik nevajadzīgs, un viņi nepie kā nepievērt. Vienkārši strauji apkārt. Tas tāds mūtika, ka vienkārši... Zinu, ja viņam būtu bijusi performance labāk, tad tās pauzes varētu attaisnot. Jā, bet kāda performance? Nepārliecināja, katrā gadījumā nepārliecināja. Dziesma ir ok, bet Eirovīzijā nē. Labi, tālāk Kobra. Tas nosaukums ir sadus no viņu uzvārdu sākumiem. Sofija, tas balvas patiks. Dievs, tāpat pēc Olmai. Es nezinu, pašlaik man šeit ir ok. Man likās, ka viņa sākumā tā valsts bišķiņi neticējās, jā? Kas būs, ja būs tas uztraukums Eirovīzijas skatuvē, un ja tur reāli var kaut kas aiziet? Bipeļiem reāli. Tā kā nezinu, vai šis ir stāvils variants, bet... Labi, paklāsimies tālāk. Nē, bet šis varētu būt labs Eirovīzijā.
ir kaut kāds mistis, kāds zeltnās veicības, ka tur varētu uztaisīt kaut kādu big labāku performanci. Nu, lai tas izcenās. Man likās, kopumā... Jā, nav slikti, bet man, piemēram, nepārliecināja tik ļoti kā pats. Un otrām kārtām tās kustības, viņas brīžiem bija tas wow moments, ka viņš to veikali paņem izbrauc. Jā, bet tas rokas, jā, un tajā pašā laikā paiet 10 sekundes, un viņi vienkārši staigā pa skatavi, it kā viņi būtu apmaldījušies. Tur kaut, tāds... Man liekas, ka dziesma salīdzinoši mierīgi, un tur nekādu laušu. Arī nav nekāda tāds muzikālais kāpinājums. Nē, bet bija. Nu, tad viņš to veica izrauga, jā, bet... Nē, bet es pateikšu, labi, es pat paņemšu varu saturu, ko es no sākuma pateicu, jo, pēc tā kāpinājuma man palika tik dzīvi, tik interesanti skatīties, ka, man pat pēc tam skaties, ko viņi tur dara. Jā, man arī tas patika. Tās rokas, jā. Es domāju, ka šī ir labā vieta. Jā. Nē, šis ir labi, jā. Adelīna Electric Lava. Šis jau vairāk pēc Eirovīzijas Viss bija tik labi, līdz brīdim, kad viņi sāka dziedāt. Kāpēc viņi izklausās par kaut kādu šēri, bet 90 gadus vecas? Labi, kas ir interesanti, tā kleita tāda. Jā, es saku. Un viņa kustās, un tā kleita tā kā kustās kaut kā. Un viņi zaigo, jā. Performance cilvēki 5 uz skatu izcili. Nu, nezinu, man tās performances sāku saprast to, ka visi mēģina panākt uz tām performancēm, un rezultātā visa Eirovīzija sastāv no bez mazliet vienādām performancēm. Nu jā, bet... Gaismas, outfiti, un viņi visas tās vienādas. Cilvēki vajag svaigo gadu, cilvēki vajag... Tāpēc tās mierīgās īstenībā atšķirās daudz vairāk. Nu, man ļoti nepatīk tas tempers, es nezinu. Jā. Viņš neiet kopā. Man arī pati dziesma izklausās pēc kaut kāda plaģiāta. Tas ir dzirdēts kaut kur iepriekš ļoti kaut kas līdzīgs kaut kam. Varbūt mums atradīšu, ka mēs ieliksim. Izklausās tā. Mēs varam beigās Jā, skipam tā. Tas nedaudz tālāk varam tā. Kāpēc pagājuši tikai 2 minūtes? Viņas atkal ir uz zemes, ir bīri. 2,5. Nav, viss vienāds. Kaut kādas esamas diskutēja laukos. Jā, es savu partiju boksu atvest un... Jā. Nu, arī gadēji kaut kas ļoti rādio, ne? Es neteikšu, ka Mēs varam rubriku tagad varbūt. Rubrika zupa? Vai es varu paliet? Es negribu cēlēt. Es to varu. Es turēšu tikai. Paganājumi šādas gadījumi. Vai kaut ko miskas? tur ir miskas. Jā. Ei! Ļoti, ļoti. Šis būs uz divīgs. Kas tās par pēc? Nu, lūdzu, komentāri. Vokāls, briesmīgs. Fons, kas tiek par pēc pudeļu pārstrādes? Vokāls, es vēl neko neteicu par vokālu. Nu, Laura Šēnis izteicās, ka tas ir podu birstas. Cik viņš arī badīja. Tā patīk? Jā. Tas ir poda birste. Man patīk tā viņa bītletnes, labprāt. Protams. Nu, nezinu. Es tam briesmīgi. Nu, pagaidu, tu aizies kaut kādu reivu ar šādu bītleni, bet šie cilvēki nokās. Uz reivu parasti ir bez mazliet plīki. Nu, labi, nu ne uz reivu, bet tad nezinu kaut kādu. Jā, tev vajag ielīmēt renāru tajās leopardā. Kur šī ielīmē? Bet tie jēķīgi napoji. Kas tas ir? No kurienes viņš ir Slāki, atbraucis? pastaties. Ziemeļiem? Skočs kaut kāds, ja? Nē, man vairāk varētu kaut kādu dzirdi, kur Krievu kaut kādu Jakutska, nē, bet kas Bolu ir augšā. Kamčatka, jā, cilvēki. Vienkārši visi cauri gan dzīvo ziemā. Ļoti bezgalīgs outfits. Īstās pēc jetiem. Īstās pēc tām stulbajām mašīnu mazgātumas birstēm. Tiešām. Bļa, pilnīgs. Krievreiz, ģebal. Iedomājieties, ja tie esmu nevis podu birstas, bet tie lāči. Es saku, tie ir
ir jētī. Jā, Nē, stop, Pēc viņš ir sīkākais cilvēks. sauc tos vārdus. Tas būtu daudz labāk. Jā, tas ir smieklīgi. Ne šim neredzu jēgu nekādu. Tiešām, varbūt izskatījās, ka viņiem ir jāatrust tās skatuves, bet viņiem vajadzēja padomāt kaut kādu mārketinga stratēģiju, kas patiks Eiropai. Tā ir vietīgs faktors. Bet Doncinē tā kā nodevis tālāk stafeti iespējams. Tu tieši nostādināji, kad sākas tas krūtais piedzīvojums. Pagad, domas pirms. Nē, bet domas pirms tā. Kāpēc viņai vajadzēja to ģitāru 15 sekundēm nākt ārā? Pagad, tu vispār neko nenoskaties, nu? Bet labi, tik Labi. paliksies. Otrām kārtām. Man bez šī atgādina godu latviešu Ed Sheeran, kas sievieti. Jā. Un tā balss arī tad... Nē, balss laba. Tā ir vienīgais, kas liekas interesanti, tad nesen ceļu harbī. Un tur tad interesanti harmonija vienā brīdī ir. No mūzikas viedokļa man bija sajūta, ka šī ir viena no popšas dziesmām manā Spotify playlistā, un vienkārši skan fonā. Nē, viņi ir Formāli playlist, tad jau labi. Tad jau ir jā, bet nekas vairāk to playlist. Laižam tālāk. Mēs varam beigt mums. Jā, jā. Mēs varam beigt, jā. Kopumā man šķiet ir ok. Nē, ir ok, bet... Nav sliktākais, kas bijis. Es domāju, šis noteikti nav jāsūt uz Eiropas. Jā. Nē, tas jā. Latvijas mērogā, paldies, meiteni, tu esi labi strādājis, mums būs vēl viena radio dziesma. Un tu varēsi kāpt kaut Es domāju, pirmkārt, tas nav lielākas tas skatuves ar šo. Jā, bija forši tie sirdspukstiņi un tas nopaļotais cikls, kad viņi beigās paņem to ģitāru atkal rokās. Paldies, ka paņēmi to. Bet tu kaut kā ļoti negatīvi izsvērti. Nu, blīn, tā. Nu, es esmu kritiķis šajā dienā. Mēs ar nejauki cilvēki. Nē, ja kurā mēs pateicu, ka ir labi. Labi, skatītāji, jūs atļaukt ciemos, mēs arī jūs pabarot ar uz upi. Tieši tā. Un nodirs. Toms. Es zinu, kāpēc ir tās plikās sievietes. Lai novērst. Tāpēc, nē. Tāpēc viņi vienkārši zina, ka 50%, labi, nē, es nezinu, cik procenti tieši supernovas skatās vīrieši, bet viņi visi nobalsos par šo priekšnesumu. Viņiem noteikti patīk. Nu, man liekas, ka būs viens no tiem. Es balsotu. Ja vienkārši, tas ir sievietes parādus redzes. Jūs te skatieties, es skatīšos. Tā bija vienīgā vēl vieša. Nē, bet man tagad galvas to jautājums, ko es tikko noskatījusi, es nesaprotu neko. Es vienkārši redzu plikas sievietes, kuras vēlēs pagrīda šito. Viss, es neatceros neko, vienkārši, nu, labi, plikas sievietes, ok. Jā, man bija šī atgādināja Samants Tīnas Eirovīzijas priekšnesums, kur bija tās 3 sievietes formā, tikai tagad viņas vienkārši izģērbtas un viņām pateica dejojiet. Nē, man liekas, tieši bija kaut kāda visā tajā režija, ka tur viņi stāv un režijas parīvē. Veidojas. Bet es īsti neko nesaprotu. Vienkārši šitāda gaisma, kur tos ir tāds plikas sievietes vēlēs pagrīdu, bet pati dziesma es it kā nedzirdojas tā. Jā, tas ļoti ilgs tas piedziedājums. Tārā. O, da Ludvigs. Ludvig Līgo. Ludvigs Līgo. Cik tālu? Uzlaiz teikt.
ka viņš ir iekļauts tā kā šo motīvu. Citāti, jā. Citāti, jā, un ka tas varbūt ietekmē tā kā klausītājs, ka viņi zina šo mūziku un ka viņi gribēs balsot par viņu. Nu, ka tas ir tā kā, Viņš pats arī to ir atzinis? Es aizvienu tur, tas raksts bija par Maksus, viņa neģisību, bet... Mēs noteikti, Tik tālu, jā, bet Ko es dzirdēju, ka man liekas, ka tas ir vēl vien komiski, tas, kad viņi paši atzina, tas Ludvigs saka, jā, es vairāk dziedu par to papārds dziedu, bet es dziedu par saulgriežiem. Nu, tur jau tas kontrastu princips ir vienkārši šausmīgs. Un tas... Viņš parodija ir, jā. Jā. Pirmkārt, labi. Ja viņi vēl dziedātu kaut kādu tautas dziesmu šitādā trakā, tā teikt, reiva versijā, labi. Zini, tur kaut kāds tas modernais folks, tā labi, lai viņš dziedi, dungo. Kāpēc viņam ir jāuzliek kaut kādā ārpņu valodā pa vidu šitiem visiem līgo saula vakarā? Kaut kāds tipiskais, jā, angļu popša vārdi. I'm done for you, līgo, bļā, viens kas tas ir. Nu, šeit ir tās 3 minūtes, kad viss ir pārbausts, manuprāt. Nu, tas ir, jā. Bija šit, jā. Un arī tas, ka no sākuma viņš dzird to angļu motīvu, tā meitenes viņa galda, ko tur jau sākas, pa tālā. Un vienkārši pēc pasaules, un tam visiem cilvēkiem ir Uzkāp rekur restorāns augšņā, kalna galiņā un tu stāvēji dziedāt līgo. Man liekas, tas motīvs nepalīdzēs. Ļoti žēl to meitiņu, jo viņas ir augušas tādā ļoti tautiskā vidē. Es domāju, ko viņa tā kā iekšieni par šo saka. Jo viņas ļoti skaisti muzicē, kāpēc viņas jau ir vienas pašas piedalīt? Tā meitene ir Katrīna Karali, jā, šāds bot, viņa bija kaut kāda influencer kaut kādu brīdi. Jā, nu nezinu. Un otrs ir Enigmai, bija grupē tāda dziesma, kur viņi izmantoja arī folkloras kopas rases tā kā motīvus, un varbūt tas ir dzirdējuši? Nē. Man liekas, ka šī bija pakaļdarinājuma. Aha, nu lo. Es nezinu, es šito piefiksēju tiktu, kā laikam meta ārā fragmentus no šī dziesma, un man tā viņa vienkārši, es nezinu, kas tieši, viņš tik ļoti vienkārši to agresīvu mani izraisa, es nezinu, tā dziesma man kaitina. Bet tas arī domāju par to, vai tautas mūzikai ir jābūt televīzijā. Ukraina ļoti tālāk. Man liekas, ka ļoti forši ir, ka tauta izved, tas ir savā veidā kaut kāds. Jā, Maneskin kādā Ukraina. Tas bija Kalošana orkestra, nē. Tas vienkārši ir. Labi, jāatradīsim labi. Man liekas ļoti forši, ka tā tautas mūzika tiek izvesta tādas Eirovīzijas skatos. Ja to izdomā forši labi pasniegt, tas ir arī tā reprezentatīva tā latviešu tautas mūzika. Būs tautamēs. Paldies tautamēsā, bet viss bija nedaudz krimināli. Kad ieskanējās tas motīvs, man bija tāds, bet tomēr es dzirdu, tur ir kaut kas skaists, un tad man pasaka, tas ir motīvs no kaut kā cita. Man tāds, protams. Jo man arī patika tas līgo moments, vēl tik tālu vēl viss bija puslīdz normāli, bet tā, kad sākās tas sāma. Tas kokteils. Jā. Tas ir tāds kokteils, ko iesaka Rosols zupā. Varbūt, ka ir jau šis patiks, nezinu. Ļoti apšaubas. Nu, nezinu. Nē, es vispār iedomājos, ka varētu patikt Eiropiešīs. Tas līgo moments. Bet tas vispār, viņš ir noro kaut kādu mūsu latvisko. Ja viņš pārtaisīja ko visu par līgo, nevis par angļu pops pavīdu, tad būtu labi. Bet arī tas līgo, tas ir bišķi banāli, tā kā... Nu, nezinu, citām tautām, jā. Tas ir iedomājies, man tāpat kā cits tautas brīnās, ka uz dziesmu svētku skatuves, tā kā tūkstošiem dziedātāji un dzied to līgo. Nu, šis, ja to ieliek Eirovīzijā, būs labi. Tautamēs. Nu, lūdzu, visi cerības tautamēs. Nu, davai. Es domāju, Manis
Man ir praktiski 2 favorīti. Šis un tas tepat. Ļoti labi. Man patīk tas tāds. Šis ir tas, šis ir tas, ko līgo varēja. Jā, tāda ceļa tiešām, ka tas mežā un tas lietas. Jā. Un tas, ka visi 6 dzied. Jā. Man sajūta, ka tu skaties mūzikas video, kurš ir. Var arī saprastiņām, bet arī sponsori un tā, bet... Jā, bet Bet šis ir labi izdomāts, jā. Un arī, man, jā, daudz labāks latviešu folka atspoguļojums. Ir koreogrāfija, ir dinamika. Jā. Ir dažādas balsis, kuras kopā labas. Nu, jā. Tas nav ietrūkst, bišķi mēs nonosvējamies līdz galam, bet ja tas ir viss, kas ir 3 minūtes, tad, protams, bišķi jautājumi vai nav pagādu laicīgi. Bet, varbūt rīkināt, labi. Par vienīgi. Bet šitas ir labāk aptalojums tautiski nekā pilnīgi. Jā. Ko tu izdarīji? Mums nav laika. 4. Šis ir labi. Šis bija ļoti labi. Viktorijas Secret eņģeļi, ļoti labi. Bija tāds moments un tā augstā balstiņa ļoti labi. Un tagad Markus. 10. reize, supermā, jā, apaļa jubilēšana. Un nepaņem. Tātad šeit būs iezīmēt ģima bilāns lec no flīģa un lejā. Love's coming in my heart. Never let you go. Viss tālāk. Jēzuļiks. Kas tu būtu visi cilvēks izstāsta gājas uz trenežiem. Un tas ir vienīgais, ko viņš 10 gadus cenšas. Jā. Bet zini, kas? Idiots. Vēl zem tās gaismas, vai nu viņš tik sasvīda, vai nu viņš tik sasmerējis ar to elu? Jā. Tā mēs esam noskatījušies, jā? Nu tā. Atskiposi uz to. Uzliec lejā sarakstiņu. Tā. Varbūt izvirzam uzreiz 5. 5. Tā. Tepat. Bet ziniet, šogad Moldova pateica, ka viņi kancelo Eirovīzijas piedalīšanos, jo viņiem vienkārši nav to talantu cilvēku, kas varētu piedalīt. Es redzēju, tev jau kompilāciju, ka bija kaut 80 gadīgas vecis un meitene. Nu, ņem, lai to Markusu Riva. Labi, katrā gadījumā tepat noteikti. Tepat būs pat. Tautameitas, jā, viennozīmīgi. Kobra. Jā, kobra, jā. Vēl 2, ja mums būtu izvēlēt. Nu, to Harbītu? Es domāju, ka Harbītu un to Krisu. Kas bija Krisu parāda šo bildi? Saniskais. Jā. Kas bija Harbīts? Emīlija Kapstets. Tā lesbiete. Man personīgi vispār nepatika Harbīts. Es nezinu. Tās sievietes, lai ir delusional no manas puses, jūs varat teikt visi. Kas ir delusional? Bļet, tā bija tās aludas likajām sievietēm. Nu, man pirmais, mēs, ko likt tautameitas, vai tu pat tomēr, ja būtu jāizsaka? Es liktu tautameitas. Tautameitas. Es liktu tautameitas, tepat un kobra. Nu, es pieskrīšu. Jā. Bet tautameitas ir tepat ļoti. Nu, vienkārši bija ļoti dažādi. Jā. Un tāpēc arī grūti tā pateikt. Tagad kamēļi. Kādu kamēļi? Paldies! Aplausus, un apsveicam Markusu Rivu ar 10. Un beidzam šos vārdus ar līgo. Līgo! Viss.
Popīgi. Nu nē, bļaļ. За маму. Подожди, man jau sākās uztraukums. Liekas, pa daudz. Da nē, būs labi, vajadzēja to lielo. Davai. Nēli. Es negaidīju, ka viņš būs tik sauss.